Šoreiz grandios šovs pirms paša negaisa izpalika, taču sākoties negaisam diezgan ātri kļūst skaidrs, ka tas kļūs par šī gada spēcīgāko negaisu. Tieši tāda bija situācijas attīstība piekdienas 18. augustā, un šajā animācijā varat redzēt, kā masīvs gubumākonis burtiski eksplodē. Šī gubumākoņa lakta strauji izplešās, rietumu pamala kļūst tumšāka, mākoņi slīd gan no dienvidaustrumiem uz ziemeļrietumiem, gan no rietumiem uz austrumiem dažādos virzienos. Debesis kļūst tumšākas, bet tad ļoti strauji mākoņi ātri pārceļas pār pilsētai, sākas tuva zibeņošana, spēcīgas lietusgāzes, lielgraudu krusa. Īslaicīgi bija pat aizdomas uz rotāciju, kas būtu apstiprinājusi arī superšūnas negaisa esamību, bet pagaidām fakti ir pārāk maz, lai to tiešām varētu pamatot apstiprināt. Un tad šajā video piedāvāju atskatīties, kā tad negaisa tuvojās, sasniedzu, plosījās un devās prom no Jelgavas 18. augustā. Tālumā nepārtraukti ducina. Kamerā to grūti būs dzirdēt, bet visu laiku tālumā ir brīžiem skaļāk, brīžiem klusāk, bet ir aizdoms, ka tā ir superšūna, kas tur tagad aiz mājas ir. Viņa gan redzēt nevar. Un gaidām, kad kaut kas notiks. Jāgaida, kad sāksies lietas, tad jau arī varēsim sākt kaut ko skatīties, cik stiprs kopumā ir negaisa. Jā, tieši tā izskatās. Jelgavu samanīt nevar. Ap 40-50 zibeņiem minūtē. Un pagaidām gan tikai nepārtraukta ducināšana, zibens izlādes diezgan maz. Vismaz redzams šautras pagaidām vēl nav bijušas, bet gan jau tuvākajā brīdī būs. Arī interesanti būs redzēt, kas tad notiks. Sākas lietusgāze. Pagaidām gan vēl salīdzinoši neliela. Nav stipra. Pati dinamika ir tikai tur. Apstieties atkal tie zemie mākoņi, tie man ļoti patīk. Vējš kļūst brāzmaināks. Bet pērkoni ļoti klusi zibens izlādes. Un tad arī vienīgā zibens izlāde, kas trāpīja kamerā, un tā pati izcila pozitīvas polaritātes izlāde. Pozitīvo polaritāti var noteikt pēc tā, ka zibens spēriens bija kā viens taisns kanāls, gluds kanāls, un pēc tam arī eksplozīva skaņa, tāda sprādzienveida skaņa. Un pēc tam pāanalizēsim, kāpēc iespējams šāds zibens tips bija, un tad šeit vēl viens spēriens līdzīgs no novērošanas kameras. Grandiozi grāvieni! Kaut kur tūmā spērs zibens. Automašīnām signalizācijas. Zemie mākoņi. Un spēcīgas lietusgāzes sākas arī pilsētas centrā. Uz šo pusi nav tik labi redzams. Šis ir viens no visgrūtāk dokumentējumiem negaisiem, kāds ir bijis šogad. Jā, jūs varat redzēt nepārtraukti zibeņošana tieši virs galvas. Tagad ir krietni gaišāks debesu pleķis. Tur tālumā tumšs izskatās, ka pat mākoņi mēģina nedaudz rotēt.
Un tad no dieniem tojas vēl tumšāk mākoņu osla. Nav saprotams, kas notiek. Tuvas izlādes, ļoti tuvas izlādes. Re, kur jūs dzirdiet? Vienkārši nepārtraukti tuvu kaut kur zibeņo. Un tā ir krusa. Tā ir krusa. Labi, sākam tagad komentāri mazāki. Izbaudīsim šīs skaņas. Nu un šeit arī pātrināts video no GoPro kameras. Izskatās pēc rotācijas, mākoņi kustējās vienu brīdi tiešām tādā rotējošā cirkulācijā, bet nu vēl joprojām nepietiek faktu, lai to tiešām apstiprinātu par superšūnu, bet tieši šī mākoņu rotācija, šīs pozitīvas polaritātes izlādes ar šiem taisniem zibens kanāliem, sprādzienveida skaņu. Pēc tam arī radarā norādīta rotācija, kas bija kā tāds neliels āķis. Nu, pagaidām vēl nevar saprast, vai tas bija vienkārši atsevišķu negaisu saplūšana kopā, kas izraisīja šādu lokālu mērogu dinamiku, bet vismaz vadoties pēc pātrinājumiem, nu izskatās, ka tomēr bija neliela integrēta cirkulācija, kas izraisīja tieši tik ekstrēmas pavadošās laika parādības. Kas tie par gabaliem? Izskatās, ka tagad būs krusa. Un tā, diemžēl, nebūs saudzīga. Apstieties uz tiem gabaliem. Kārtīgi gabali. Lielgraudu krusa. Apsiet ar tiem atsevišķiem krusas graudiem. Noteikti 3 centimetru izmērā. Tur ļoti stipras lietas gāzes arī ir. Šis jau lēnām iet uz bīstamo pusi. Lielā mērā tagad apstājusies, bet lietas gāzes gan vēl turpinās diezgan lielā apmērā. Tagad jūs redzēt. Izskatās, ka krusta nekur tālu nebija atkāpusies. Komentāri lieki, man gandrīz tikko GoPro kameru nosita no palodzes nost un atkal tie krustas graudi.
masīvi gabali gāžas lejā. Protams, kad ir redzēti arī lielāki, bet pilsētā arī šādi gabali 2-3 cm izmērā. Wow, tikko te pa stikliem daudzi. Var tik dzirdēt, kā viss skan. Atcerieties, varbūt redzēt jau pretējās mājas jumta, kā tie lec nost. Wow! Kas par grāvieniem! Krusta turpinās, šķietam tā vienkārši nebeidz. Yes! Spēcīgi! Krustas grauda apmēram 2-3 cm izmērā. Daudzās pret visu, ko pret vienu var daudzīties, un turpinās spēcīgas lietas gāzes. Nu, un pirmais no vairākiem negaisiem, kas pēc tam vēl vakar gaitā pārstāgā Jāgauvu, bija aizgājis prom. Tālumā visu laiku vēl mutuļoja gubumākoņi, bet tad nedaudz vēl atskatoties uz šo krusu, pilsētas centram tiešām ļoti palēmējās, ka lielākie krusas graudi gāja garām. Šeit pilsētas centrā apmēram 1-2 cm, varbūt kāds grauds 3 cm izmērā, bet te piepilsētā masīvi krusas, es pat teiktu ledus gabali krit no debesīm 4-5 cm izmērā. Šeit nākamais kadrs, šeit jūs varat redzēt šos apļus, kas ir radušies krusas graudam vairākas reizes, tiek cirkulējot gubumākonītam apsalstot ar jaunu slāni. Šie krusas graudi pat 6, šeit aptuveni 7 cm izmērā. Ja kas šāds būtu uznācis pilsētas centrā, tur būtu stihi izdauzīts stikli, mašīnas, pat bail iedomāties, un tad vēl šis. Es nedaudz uzlieku lēnāk, varbūt kādi acīgākie sekotāji pamanīs, bet, labi, neķircinot, tad šeit arī piltuveida mākonis, kas ir virpuļviesuļa aizmetnis. Ja tas būtu pietiekami labi kondensējies, tas varēja izveidoties par virpuļviesulis, bet spēka tam nepietika, un par laimi, jo mums jau pietika ar milzu krusu. Un tad vēl tālumā daži skaisti gubumākoņi, kas turpināja attīstīties, mutuļot, un jo vēlāk nāca vakars, jo skaistāki skati, saules apspīdēti, maigas, sārtas gaismas apspīdēti gubumākoņi, kas, faktiski nepārtraukti mutuļoja. Un jo tumšāks kļuva, jo lielāka zibeņošanas aktivitāte kļuva redzama, gluži vienkārši tāpēc, jo kļuva tumšāks. Un vēl piepilstot, kad Jelgavā nokrišņu daudzums no 17,10 līdz 18,40 sasniedza 51,7 mm, kas ir vairāk nekā pusi no mēneša normas, un tas viss nolija nedaudz vairāk kā stundas laikā. Un pēc tam grandios naksnīgas zibeņošanas šovs. Šeit jūs vēl varat redzēt saulrieta krāsu izgaismotus gubumākoņus, un pēc tam būtībā, es teiktu, nepārtraukta zibeņošana visā ziemeļu un līdz pat austrumu pamalē visu laiku zibeņoja. Šeit jūs varat redzēt arī dažus kadrus. Dažas šautras mēģināja izlīst ārā, bet kopumā negaiss jau bija pārāk tālu, nokrišņi bija pārāk stipri, lai redzētu tādas skaistas šautras, bet vienalga tas nemazina to faktu, kad pēc kārtīgas dienas ar negaisiem, tuviem spērieniem, krusu, lietsgāzēm, piltuveida mākoni, vēl krāšņs naksnīgu debesu šovs ar
faktiski konstanta zibeņošana. Šis video ar zibeņiem vēl detalizētāk būs pieejams vēlāk atsevišķā video, nākamajā video, bet tad paanalizējot situāciju, lūk, arī satelīta attēlā redzams, kā tad šie negaisa mākoņi attīsties, un burtiski virs Zemgales šis negaisa mākonis uzsprāga, un pēc tam vēl viens negaisa mākonis uzsprāga tam tieši blakus, un šeit nedaudz apstādinot kadru, ārkārtīgi dinamiska situācija, masīva gubumākoņu struktūra, ļoti augstas mākoņu virsotnes, pat līdz -60, -70 grādiem, kas ir viens no indikatoriem par spēcīgu negaisu. Un tad arī apskatoties nokrišņu radarā, varat redzēt, ka nokrišņu radarā brīžiem parādās tumši violēti pleķi, un tieši šie tumši violētie pleķi ir ārkārtīgi augsta nokrišņu radara atstarošanas intensitāte, kas parasti rodas nevis no ļoti stiprām lietusgāzēm, bet tieši no krusas. Krusai piemīt laba atstarošanas spēja, un radars arī norāda indikācijas to, ka krusa ir, un par laimi tā nesasniedza Rīgu, vismaz tādā mērā kā Jelgavu. Un tad vēl arī zibeņošana. Tikām pie jauna rekorda. Es domāju, neesmu panalizējis ļoti dziļi, bet kopā vairāk nekā 100 000 zibens izlādes reģistrētas Latvijā. Tas ir ārkārtīgi liels skaits ar zibeņiem, un to jūs varat redzēt arī šajā video. Faktiski nepārtraukta zibeņošana. Un plašāk par zibeņošanu, kas bija vakarā, detalizētāki video un animācijas būs nākamajā video, bet šoreiz saku paldies, visu labu!